Mani sauc Kristīne, un tu skaties manu YouTube kanālu Meitene no Juglas, kurā es stāstu par dzīvi Juglā un ne tikai. Ir agrs rīts, 5 no rīta, un es dodos ceļā. Uz kurieni? Skaties tālāk. Visu uzzinās. Esam lidostā, dodamies uz geitu, un tālāk jau kas notiks, to nezinu neviens. Laiks vēl ir daudz, bet mēs dodamies uz geitu. Mana gara pastaigājumā pa lidostu, mums jādodas uz C geitu. Tāda eleganta uzgaidāmā vietiņa. Pēc bagāžas izmēra jau droši vien jūs sapratāt, ka mēs nekur tālu un ilgi nelidojam. Bet uz kurien mēs lidojam? Skaties tālāk un tu uzzinās. Mēs pirmās dodamies uz lidmašīnu. Kaut kas tāds ir pirmo reizi. Juhu! Mums uz Londonu, ātrais vilciens ekspresīts. Dosimies iekarot lielpilsētu. Please evacuate the building immediately. The fire alarm test has now been completed. Thank you for your cooperation. Esam Viktorijas stacijā un dosimies tagad uz metro, lai varam nokļūt līdz savai viesnīcai. Ko esam Londonas centrā, atrodamies pie universāla veikala Selfridge. Dosimies iekšā apskatīt, kas tur ir. Nav spēka atgrūst dzelzs vārtus. Kāds te aromāts. Izlējam cauri aromātu un mākonim. Dosimies augšā, iečekot, kas ir otrajā stāvā. Lejā ir kafejnīca. Ļoti skaists veikals. Otrais stāvs ir brandotais stāvs vīriešiem. Visi iespējamie brandi šeit ir nopērkami. Bet mūs interesē sieviešu apģērbs. Mēs dodamies uz sieviešu nodaļu. Arī Gucci šeit pat.
Un starp citu Ziemassvētku tirdziņš šeit ir jau pilnā sparā. Ar košumiem un spožumiem. Šodien mums ir lielveikalu diena, universāla veikalu. Tad pašlaik esam atnākušas uz vecāko lielveikalu, super lielveikalu Liberty, kas ir vecākais Londonā. Vēsturisks. Iesim lūkot, ko tur var nopirkt. Vecās koku trepas pat saglabātas. Šai veikalā arī nevis tiks bez Ziemassvētku noformējuma. Šajā veikalā arī ir sagatavojušies Ziemassvētku svinēšanā. Visus iespējamos rotājumus var nopirkt. Šodien ir lietains laiks, bet mēs dodamies uz Sky Garden apskatīt miglaino Londonu no augšas, no 100 metru augstuma. Tagad meklējam pareizo ielu, kā tur nokļūt. Cerams, ka redzēsim Londonu no augšas. Uz Sky Garden atbraucām par ātru, mūs iekšā nelaiž. Tādēļ tagad apskatām vietējo Londonas tādu kā biznesa centru. Ļoti daudz augstceltnes sabūvēts, pārsvarā stiklotas. Taču ir arī klasiskās ēkas. Ieklīdām te arī tādā augsto tehnoloģiju parkā. Esam nonākuši līdz tirgum. Sandienu. Kā redzēt, ka tirgus nav, te pārsvarā ir krodziņi. Autentiskie āņu. Kafejnīcas. Ļoti glīta vietiņa. Ir agrs rīts, tādēļ viss ir ciet vēl. Bet tas mums netraucē visu apskatīt. Un tas viss atrodas biznesa centra iespēlumā. Visapkārt ir betona un stikla ēkas. Šeit ir tāds skaistums, kā pērle. Nu ko, trešo piegājienu mēs iekļuvām rindā. Vēl priekšā ir
Kas tā ir? Drošības pārbauda, kontrolē, pārbaudīs somas. Tad jau braucam augšā. Baidīties. Redzēs jau būs. Te neliels ieskats. Sakarā ar to, ka ir miglains laiks un redzamība diezgan slikta, tad ārā nelaiž. Bet tas netraucē apskatīt visu panorāmu. Tāda Londona izskatās no augšas. Diemžēl lietuvainā dienā, miglainā. Un šeit skats no augstākās vietas iekštelpā. Un tur aiz logā var redzēt pilsētu. Un šeit burvīgs botāniskais dārzs pie kājām. Esam Kamdenā, tāds vairāk mākslinieku rajons. Un pašlaik esam pie kanāla ar vecām stūžām. Apskatījos visu mākslinieku piedāvājumus un tādas izšūtas somas, kādas es darinu, pat šeit Londonā nav. Tā kā pērciet pie manis izšūtās somas ļoti ērtas, ļoti stilīgas, ļoti oriģinālas. Šodien ir mūsu 3. diena, ja? Londonā. Un ir ļoti vējains, pēc vakardienas lietas šodien stiprs vējš. Mēs šodien dodamies uz Tissot muzeju. Un pēc tam jau redzēs, kā mums tā diena izvērtīsies. No rītiem ļoti daudz skrējēju. Cilvēki sporto. Tā, pirms muzeja baigi gribējām aiziet uz parku, uz Regent parku, ja mēs gribējām aiziet. Bet izrādās parks ir slēgts, jo Londona bija aizslēgta, atslēga bija nolausta. Parka atslēga bija nolausta patiesībā dēļ stiprā vēja. Ir bīstama situācija, droši vien ar kokiem, un tur nelaiž cilvēks iekšā.
ka mēs pirms mūsu rindas uz muzeju dodamies iedzert kafiju. Šī ir tikai neliela daļa no rindas uz muzeju, bet, kā mums pateica apkalpotājs, droši varam nākt uz savu laiku un tiksim iekšā. Esam iekšā muzejā, cilvēku daudz, protams, ka pie Breda Pitta ir vislielākais cilvēku skaits. Un šeit pats Winstons Churchills. I'll keep my word. Yeah, I'll see you later. Visi dosimies ar vilcieni ekskursijā. Braucam ekskursijā tagad Londonu. Mums taksītim nedeg gaismiņi. Nekas, kaņā mūs redzēs. Čau! Smaržo pēc kūpinātas gaļas. Bet te tiek cepta maize, varbūt arī gaļa. Esam atnākuši uz Viktorijas un Alberta muzeju. Iekšā skatīt, ko mēs te varam redzēt. Nu, ļoti iespaidīga arhitektūra. Kā jau angļiem tas pienākas. Šeit ir atsevišķas zāles, kā piemēram šī ar antīko mākslu. Un vēl daudz kas cits. No te creas, hay una pequeña vez.
Maybe they call for fun. Šodien ir mūsu 5. diena, ja? 4. Jā, šodien ir 4. diena. Ir saulīta, nav traks vējš, un mēs dodamies skatīties sardzes zirgus. Vispār sardzes parādu uz zirgiem. Tūlīt to arī redzēsi. Esam klāt pie zirdziņiem. Tos, ko rāda internetā, kad nepaklausīgajiem viņi kož. Cerams, ka mums nekodīs. Arī otrs zirdziņš. Mūs apciemo pīles. Vai arī mēs apciemojam pīles, īsti nezinu. St. James parkā. Vāvers jau tikko gandrīz paglaudījām. Pēc karaliskās sardas parādes esam atbraukuši uz mūsdienu mākslas muzeju Moko. Paskatīties moderno mākslu. Aiziet stikla labirinti. No šiem man visvairāk bail. Diezgan seriāla sajūta. Esam atnākušas līdz Vestminsteras abatijai pie Big Benā. Kā klājas vecajam Benam. Dosimies apskatīt. Hopefully to make the journey a little bit more interesting. Now we are actually meant to play a recorded commentary, but we get much better feedback doing it live ourselves. So please bear in mind that on this boat we are the crew. We're not official tour guides. If I make any mistakes, please do bear with me there. That's also a viewing platform. That one is called the Sky Garden.
there is lots of gruesome history behind the walls of this building, home to the Crown Jewels today. The oldest part of the towers, the White Tower, the one in the middle, dates back to 1078. Too closely, you'll be very surprised what you can see from down here sometimes. I've had some eyeballs. Lai no Greenwich mēs nokļūtu Londonas centrā, mums jāšķērso upe, un upi mēs šķērsojam pa pazemes tuneli gājēju. Jāiet 13 minūtes, dodamies ceļā. Labrīt! Labrīt! Šodien ir mūsu 5. diena. Beidzot, tas nejauc 5. diena. Noslēdzošā, var teikt, ekskursija diena. Mēs dodamies uz dabas vēstures muzeju, Nacionālo dabas vēstures muzeju. Jā, vēl tuvāk iepazīsim Lielbritānijas vēsturi un dabu. Esam metro. Vienā no metro stacijām, vienā no vecajām metro stacijām. Gaidām mūsu vilcieniņu. Nākamā pietura Paddington. Esam klāt pie muzejām. Iespaidīga ēka. Nu ko, dodamies iekšā. Galvenais eksponāts tāds neliels valītis. Bērni, skolas bērni nāk uz šajien mācīties. Ļoti daudz skolēnu šajā muzejā. Mēs esam Zemestrīcē. Atdarināta Kobas zemestrīce. Tad izbaudīta vēsture un daba. Ko meitenes dara? Meitenes dodas iepirkties šopingā uz Harrods. Ko mēs tur pirksim? Ledenis.
Ko mūsu noslēdzošās vakariņas īsajās Londonas brīvdienās noslēdzam ar fish and chips. Labu apetīti! Pamazām mūsu mazais atvaļinājums Londonā iet uz noslēgumu. Tagad esam atbraukuši uz Viktorijas staciju un nopirksim biļetes uz vilcienu un dosimies uz Gatvikas lidostu. Tad jau tuvojamies Rīgai. Biļetes ir nopirktas, dodamies uz peronu. Tā mēs sēžam vienas pašas, nu labi, tur vēl viens kundziņš sēžam vilcienā uz Gatviku. Pēc 15 minūtēm atties. Sēžam un gaidām. Ir diezgan slikts gaiss šeit. Ir karsti. Ko meitenes pirms lidojuma nolēmuši iestiprināties pirms, es jau teicu, pirms lidojuma. Labu apetīti! Kristīna un Edberts. Tā mēs te ceļojam. Nu ko, esmu atgriezusies mājās no savu ceļojumu uz Londonu. Ja tev patiks šis video, tad spied like. Ja vēlies, tad komentē. Un tiekamies nākamajos video. Tā!